Un šeit tavā labākajā laikā mēs jau pagājušā gadā iesākām brīnišķīgu tradīciju runāt par kino. Un tagad vismaz mēnesi katru nedēļu mēs turpināsim sarunas par kino, vairāk uz pašmāju kino nokoncentrējoties. Par ko ir runa? Tavs labākais laiks. Radio SVH. Jā, Radio SVH. Un runa ir par Nacionālās kino balvas Lielais Kristaps 2025 norisēm, un pie manis šeit Radio SVH ciemos ir Latvijas kinematogrāfistu savienības vadītāja un Lielā Kristapa organizatore jau gadus daudz 10. Marta Bitte. Sveika, Marta. Labdien. Jau 10 gadus, jā. 10. varbūt kaut kā zīmīgi. Es neesmu baigais eksperts Lielā Kristapa vēsturē. Pirms tiem 10 gadiem vienkārši nebija, vai tu vēl nebija ķērusies tur pie ruļļiem? Es nebiju ķērusies, bet bija. Tā ir senākā profesionālā kultūras balva no 77. gada. Nevar izrēķināt, cik gadu, bet pa vidu bija dažādi procesi, pārāvumi, krīzes. Tad bija katru otro gadu, jo nebija tik daudz filmu. Tagad tā raža diezgan iespaidīga. Tā kā turamies katru gadu. Ar to es arī gribēju sākt ar to ražu. Tā tad ir sākumā tika pieteikti 86 darbi, ar ko komisijām, žūrijām un kino ļaudīm bija jātiek galā. Vai tas ir tāds liels cipars, vai ir kaut kāds rekords sasniegts šogad? Kā tu tajā kontekstā vērtētu? Cipars ir liels, bet mākslā jau grūti visu mērīt ir ciparos. Ja? Šajā pieteikuma skaitā ir arī atsevišķas filmas, kas nav profesionāli producētas, ir arī studentu filmas un īsfilmas. Ja? Studentu filmas ir diezgan daudz, parasti katru gadu, vairāk nekā 20. Tā kā tas veido. Tās arī ņem. Mums ir tradicionāli tāds studentu filmu konkurss, kas vienmēr ļoti tāds stiprs un spēcīgs, un tur var redzēt to nākamo paudzi. Ir, nav, kas, vai ir interesanti, nav interesanti. Arī tās ir īsfilmas parasti, ja. Tās veido tādu, es teiktu, publikai diezgan tādu foršu sadaļu, ja. Īsais metrs vispār ir interesanti skatīties. Tāds var redzēt jauns rokrakstus, var redzēt kādas tēmas jauniem cilvēkiem interesē. Var redzēt, vai ir kaut kāds potenciāls vai nē. Šogad ir tā īpašā reize, kad studentu filmas dažas ir iekļuvušas arī profesionālajās kategorijās. Gan skaņu režija, gan operātora darbs, arī studentu darbs ir nominēts, un arī kategorijā labākā īsfilma. Tā kā studenti turās. Ļoti labi pacentušies. Ir ļoti centušies, jā. No tām 85 tātad pieteiktajām filmām 36 saņem nominācijas tālāk. Vai tu vari pastāstīt klausītājiem, kā tad notiek to 36 izķeksēšana no tiem 85? Es pieņemu, tas ir darbs caur puņķiem, asinīm, asarām visticamāk. Jā, tas ir interesants process. Es esmu ļoti daudz ko mācījusies šajā laikā un šajā rīkojot šo Lielā Kristapa pasākumu. Jā, protams, tā redzamākā daļa ir filmas un ir balvu pasniegšanas ceremonija, bet tas nevarētu notikt bez šī izvērtēšanas, izvērtīšanas procesa, un es esmu mācījusies tāda tā kā demokrātijas skola, ja. Ir eksperti, mums tiek izvirzīti, mēs, vismaz šajā, ja drīkstāt teikt, manā laikā, mēs aicinām profesionālās ģildes, kas ir operatori, režisori, scenāristi, un citi izvirzīt ekspertus. Mums ir kopā 16 eksperti, tas ir diezgan daudz. Man šķiet, kaut kādā ziņā viņi pārstāv šo profesionālo, ja drīkstāt teikt, kolektīvo viedokli. Tas katru gadu no jauna notiek tā eksperta izvirzīšana? Katru gadu no jauna, jā. Visu šo iepazīstās katrs individuāli ar pieteikumiem, savas kompetences tādā ietvarā, jā. Katram, protams, ir arī savs subjektīvs vērtējums, un kādas filmas varbūt ir tuvākas pašam. Kaut kur atkal tiek novērtēts profesionāls, kaut kāds labs sasniegums, kvalitatīvs, jā, arī Latvijas profesionāļi piedalās ārvalstu filmu tapšanā, ja. Mums ir atgriezusies šogad kategorija labākā mazākuma kopražojuma filma. Tas ir, kur Latvija ir piedalījusies ar mazāku ieguldījumu, ja, bet tā joprojām ir Latvijas filma, ja. Tur strādājuši gan Latvijas filmu mākslinieki, gan komponisti, tā kā arī šī kategorija. Piedod, mazāku par ko? Tā kā mazāku par 50%? Mazāku par 20%.
Un tās filmas arī starptautiski tiek pamanītas. Tā kā arī tur, var teikt, tāds Latvijas filmu audiovizuālo mākslinieku eksports, tāds pat pozitīvs kaut kas parādās arī. Un arī ir saglabāta, ja mēs runājam par tādām kategorijām, ir saglabāta arī kategorija labākā daudzsēriju filmu. Un tas ir arī kaut kas jauns, un mēs jūtam, ka šī kategorija ir mūsu nozarē uz palikšanu, un šo kategoriju arī šajā piedalās arī platformas, arī līdzproducēšanā. Jā, tieši gribēju teikt, ka tur mūsu savējās straumēšanas platformas savā starpā tur droši vien sadala to lauku. Jā, bet ir forši, ka piedalās arī tādas filmu veidošanā, daudzsēriju filmu veidošanā, kas šobrīd ļoti populārs. Jā. Tā kā ļoti labi arī, ka lielā Kristapa kontekstā to visu varēs redzēt. Un tie laiki mainās, mēs ļoti sakojam līdzi, kas un kā notiek. Šobrīd daudzas no nominētajām filmām joprojām var redzēt kinoteātros. Ļoti daudz ko redzēt platformās, arī šīs daudzsēriju filmas un arī citas filmas, arī, kā mēs sakam, iekšējā valodā lielās filmas, kas ir pilnmetrāžas filmas. Bet šis ir tiešām laiks, tā kā tu pieteici, februāris, kad mēs varam vairāk pievērst uzmanību Latvijas kino. Ja neesat redzējuši, paskatieties, Es vienmēr iesaku skatīties latviešu filmas, jo tas ir vietas, kaut kādas tēmas, arī aktieri, ko mēs pazīstam. Tas ir mums tik tuvu, tāda kultūras sastāvdaļa. Un tāpēc, it īpaši tagad februārī, ja kādu vakaru sanāk mocīties ar jautājumu iekšējo, ko tad paskatīties, tad lielais kristaps.lv, tur visi nominantu saraksti ir pieejami un atrodami. Marta, varbūt tu vari tos top darbus iezīmēt. Piemēram, kam visvairāk to nomināciju ir šogad? Kas visstresaināk sēdēs tajā zālē ceremonijā? Vispār jau viss sēdēs stresaini. Tā domāju, tas ir tāds tiešām dzīvais pasākums un tā kā sporta spēles. Tikai ko grūti izvērtēt ir, protams, kino mākslā un mākslā vispār, kā tu vari pateikt. Jo tās filmas patiešām ļoti dažādas. Ļoti spēcīgas dokumentālās filmas. Arī eksperti ir izvēlējušies dažādas nominēt, lai mēs redzam spektru. Tur ir gan šis īpašais stāsts aizsniegt dzelmi, gan arī ir par autoriem Jāņa Āvels filmu Testaments par Imermanu dzejnieku. Tā kā filmas ir dažādām gaumēm. Ir par Latvijas dabu, visi putni skaisti dzied, kas jau ir izskanējusi. Noteikti arī publicitātē ir dzirdēta. Arī pilnmetrāžas spēļu filmas, visas 5 ir pilnīgi atšķirīgas, dažādas. Visvairāk nomināciju, kur arī skatītāji vai klausītāji varbūt pievērš uzmanību, ir filmai Lotus. 16 nominācijas. Nominācijas var sakrāt spēļu filmas vairāk, jo tur ir filmu mākslinieki, vismaz 3 kategorijas, tātad mākslinieks, grimmākslinieks, kostīmmākslinieks. Vairākās kategorijās arī aktieri ir iekļuvuši mums jau zinām, mīļi un tuvi un pazīstami. Gan pirmais plāns, otrais plāns, dāmas, kungi. Kaut kādā ziņā pateicoties arī šai balvu sezonai, ja tā drīkst teikt, filma ir atgriezusies kinoteātros, to var redzēt kinoteātris Planet Palace, var arī redzēt platformās, un arī mēs atsevišķi no filmām šogad iekļausim Lielā Kristapa filmu programmā. Viss nav tikai šo žūrijas komisiju rokās. Es saprotu, ka arī skatītāji paši tagad var iesaistīties kaut kādā veidā balsojumā. Par ko viņi var balsot? Jā, tas ir arī tas labākais. Ārā ir augsti. Var sēdēt datorā, un man liekas, bez kompleksiem šobrīd var ļauties saviem filmu skatīšanās ieradumiem, skatīties filmas mājās, arī tajā skaitā, ir pieejams straumēšanas platformās. Tā kā var apskatīties nominēto filmu sarakstu, noteikti mēdīji ir pārpublicējuši, bet arī mājaslapā Lielais Kristaps LV ir viss nominēto filmu saraksts, visas nominācijas, šī statistika interesantā, kas visiem vienmēr patīk, kurš kādas balvas saņēmis un kurš visvairāk. Un tad var platformās paskatīties filmas, izvērtēt, veidot savu topu, un arī sabiedriskajā mēdījā var nobalsot par filmu, kas vislabāk patīk, ko skatītāji gribētu
izcelt kā vislabāko, un šī skatītāja balva arī tiks pasniegt svinīgajā balvu pasniegšanas ceremonijā 1. martā. Tā kā skatītājiem simpātija balva. Skatītāja simpātija balva, jā. Nu, drīkst balsot katru dienu. Tā kā var saņemās. Jā, gan jau arī paši projekti savus fanus, cik kurš vairāk, kurš mazāk mēģina mobilizēt. Jā, varbūt tur var kaut kādus rīkus iesaistīt. Neiesakām, gan lūdzu legāli dariet šo. 1. martā ir lielā Kristapa ceremonija. Marta, kādu mums āķi var tu iedot par šo ceremoniju? Ko tur sagaidīt? Vai ir kāds kopējais virziens vai nosaukums iedot šim pasākumam? Balvu pasniegšanas ceremonija katru reizi ir īpašs pasākums, un šogad tā notiks Rīgas kongresa namā. Tas ir atkal pilnīgi kaut kas cits. Man liekas, ka filmu nozarē mēs esam tāda tā kā piedzīvojuma meklētāji, drusciņi gribās kaut ko jaunu vienmēr un kaut ko citu. Tā kā šī norises vieta, jeb kā mēs sakam, lokācija priekš mums ir jauna, bet ne pilnībā jauna. Savulaik tur norisinājās kinofórums Arsenāls, un arī es biju daļa no Arsenāla. Man tas saistās ar to lielo kino zāli, kur pazūd brīvprātīgie. Dažreiz atkal kino skatītāji dažreiz neaizgāja uz filmu, bet sēdēja kafejnīcā, jo gribējās parunāties un apspriest kaut ko iepriekš redzēt vai izgudrot vai izdomāt. Tā kā jā, kino tur arī mājo un ir mājojis, un šobrīd tur mājo simfoniskais orķestrs, tā kā kino un mūzika labi draudzējās, un noteikti viens no galvenajiem tēliem arī būs pats lielais Kristaps. Satiksim. Satiksim, jā. Es domāju, ka mēs satiksim un iepazīsim viņu, kā viņam tagad iet, ko viņš dara, vai viņš skatās filmas, ko viņš dara brīvajā laikā, kāda viņa hobija. Režisors ir Jānis Ābele, tā kā gaidīsim interesantu saturu atkal šai ceremonijai, varbūt nedaudz klasiskāk nekā bija pagājušā gadā, bet noteikti būs gan redzami, gan kino profesionāļi nominētie, gan filmas atgādināsim, kuras nominētas, gan arī būs mūzika un arī cits nedaudz izklaidējošs saturs. Paldies! Skatāmies ceremoniju 1. martā, līdz tam ejam gan balsojam par savām simpātijām, gan gluži vienkārši skatāmies latviešu kino. Turpmāk otrdienās līdz pat ceremonijai mēs par lielā Kristapa saturu nominētajām filmām un visu ko citu aprunāsimies šeit Radio SVH. Marta, paldies tev, ka atnāci. Marta Vita bija šeit. Paldies, ka runājam par kino februārī. Jā, un turpināsim. Paldies, un atā! Kol saulė patekėjus tamsią sausio naktį, kai